Vingrinājums shoulder bridge, jeb ieguņa atcelšana. Šis ir viens no tādiem vingrinājumiem, ko patiesībā ļoti daudz izmanto gan veselības vingrošanā, gan arī dažādās sporta nodarbībās, treniņos. Taču jautājums vienmēr ir par to, vai mēs saprotam, izprotam, kāds ir vingrinājuma mērķis un kas ir tiešām tie muskuļi, kuri ir jāaktivizē vingrinājuma laikā. Ja, tātad iesim visam cauri soli pa solim. Nākam uz paklājiņu, ja, un tad lēnām mierīgi mēs apguļamies uz muguras, kājas saliektas ceļos, un tad atceramies, kā mēs ieņemam pareizu pozīciju. Ar papēžiem viegli pienākam sev tuvāk klāt, apmēram tā, lai papēdz būtu apakšā tieši zem ceļa. Paskatāmies, ka pēdas kājas ir pleca platumā, un tātad mēs pārbaudam arī, ka pēdas ceļi ir paralēli. Šeit var atcelt galvu, paskatos caur vienu sānu, redzu, ka pēdas ārmali paralēli paklājiņam, un paskatos caur otru sānu, arī redzu, ka pēda ir paralēli paklājiņam malai. Tad esmu ieņēmusi sākuma stāvokli. Esmu šeit, rokas brīvi gar sāņiem, un pirmais arī iesaku pāris reizes aktivizēt tātad ieguņu pamats muskultūru, ja, jeb mugurkaulu mobilitāti. Tātad sākam tur, mēs mugurai ļauj izliekties, ieelpoju vēdrā, ieguņas rotē uz priekšu, izāpā ievelku vēdru, muguru viegli piespiežās pie grīdas. Ieelpa, ļauj mugurai izliekties, izālpa, ievelkam vēdru, mugurkauls viegli piespiežās pie grīdas. Sākumā varam šādi veikt apmēram kāds 6 līdz 8 elpas. Tad visi akcents ir tikai uz muguras lejas, ļauj ieguņam rotēt uz priekšu, izāpā viegli rotējumu apakšā. Ieelpa rotējumu uz priekšu, izāpā rotējumu atpakaļ. Pirmās 6 elpas uzstājusim, ka tikai kustība notiek iegurnī. Mēģinam elpot arī caur degunu, vai vismaz ieelpa caur degunu, izāpa caur muti. Un tad mēs sākam pieslēgt klāt, kad ieelpa ieguns rotē uz priekšu, izāpā ievelkam vēdru, muguru piespiežās pie grīdas un cenšos sasprindzināt arī sēžas muskultūru un klāt nedaudz pieslēdzam arī ieguņu pamats muskultūru un starpens muskultūru. Tātad ieelpā ļauj ieguns rotē uz priekšu, izāpā ievelkam vēdru, muguru piespiežās pie grīdas un sasprindzinās viegli arī sēžu. Šāds uztaisim arī vēl kāds 6 elpas. Uzdevums ir censties pēc iespējas plūstošāk kustību. Ieelpa, izālpa. Kad šis ir, tad es ievelku vēdru, rītīgs sajūtam sasprindzinās viegli sēža, askals parotē apakšā zem sevis, un šajā brīdī es jūtu no grīdas atceļam tikai sēžu, jau tilpsi kā saka. Tātad, es jūtu viegli šeit kā pārbaudīt, es sajūtu, ka vēders ir viegli stingrs ievelkts uz iekšu. Šeit tā kā būtu rāvējslēdzē princips, ja būtu aiztaisīt bikses kārtīgi cieti apspīlētās, kurām jāizvelk rāvējslēdzēs. Jūtu vēders viegli stingrs, mugurs spiežās visu pie grīdas, ir plecu daļa visa brīve, un tikai sēž atceltā no grīdas. Pirmais stāvoklis. Tad šajā brīdī es jūtu, sāk aktivizēties viegli, tātad augšstilbu muskultūru. Jūtu augšstilbu, jo augstāk celšos, jo viņi vairāk aktivizēsies, šeit viņi ir viegli stingri, sēži stingri. Pirmā pozīcija notur, pēc tam sāku atceļ no grīdas. Tad atcelt sēžu, muguras lejazdē. Jo projām šeit es jūtu, tā kā man astīta askals, viņa astīta aiziet apakšā zem sevis, un es jūtu, ka ceļu uz augšu ieguni šeit ar augšstilbiem, un kaunumkauls ir tas, kas ceļās uz augšu. Ribu loki šeit ribas joprojām nolaists uz leju, un paliek rāvējslēdzē princips. Pēc tam paceļos nedaudz augstāk, jo paceļos augstāk atceļās tātad arī mugurkaula, tātad vidusdaļa, un jūtu vēl vairāk aktivizējās šeit sasprindzinās viegli sēžas muskultūru un augšstilbi, ja kvadriceps muskuļi. Kaunumkauls joprojām tā kā viegli izstumjās, izspiežās uz augšu. Un tad es ieeju savā maksimālajā pozīcijā, kad ir atceltēta no grīdas pilnībā arī muguras augšdaļa, un šeit jūt, jo es esmu atcelsies augstāk, jo man ir vairāk jājūt šeit viegli sasprindzinājums kvadricepsos augšstilbu muskuļos, sēža viegli stingri, un kaunumkauls lūk šeit vairāk vēl virzās uz augšu. Ribuloki nolaistie, un šeit ir izveidojas tā kā tāds slīps, kalniņš, kur varētu bērnu mašīnītes ripināt lejā, ja? Un tam līdzīgi. Tātad šajā brīdī es jūtu aktivizēt visu ar korsets muskultūru, vēders, sānu muskultūru, arī viegli muguru, aktivizēt ir sēža, un šeit kvadriceps ir. Tātad kaunumkauls izvirsās uz augšu. Un šajā brīdī, tātad šī ir bāzes kustība, kurā es veicu atcelšanos, jau saucamais shoulder bridge. Lēni veicām atcelšanos, un tagad, kad es laižos lejā,
tikpat lēni, nesteidzīgi mēs laižamies lejā, bet sākot no muguras augšdaļas. Iztēloties, ka katrs skriemēls atstāja grīdā tādas nospiedumus, izāpā viegli laižos lejā, skriemēl pa skriemlim. Pirmā sāk nolaisties muguras augšdaļa, tad aiziet vidusdaļa, vēders joprojām viegli stingrs, tad aiziet muguras lejas daļa, skriemēl pa skriemlim, un pašās beigās es sajūtu, ka tikai man sēžu piespiežās klāt pie grīdas. Atkal ielpā ļauj mugurai atslābināties, izāpā rāvēs ledzēja princips, ievelkam vēderu, savelkam, jo tad viss ir smuki stingrs. Pirms atcelšanās jau jūtu aktivizēs augšstilps sēžu, sāk pirmo atcelt sēžu, muguras lejas daļa, vidusdaļa un aiziet pašais beigās, nonāk šeit augšā, jūtu viss forši stingri aktivizējās. Atkal ielp, izāpā, mierīgi, nesteidzīgi skriemā pa skriemlītim, laižos lejā. Un šādi beidz atcelšanos. Kur ir klasiskā kļūda? Klasiskais, ko mēs redzam sporta nodarbībās, šādi vingrinājums tiek izpildīts augšā, lejā. Šajā brīdī jāuzdod jautājums, kas tieši strādā, teikšu no tā mūsu mērķi, mēs sasniedzam varbūt 30% labajā. Tad te kaut ko ceļu augšā, laiž lejā, ribas uziet augšā, ja? Un patiesībā mugurkaula mobilitāte, kas ir vingrinājuma mērķis, vispār nenotiek. Ja? Un sēžas muskulis, visi domā, trenējam sēžu, bet viņi strādā arī uz 20–30%. Tad atkal pievēršam uzmanību apzinātai kustībai. Tad, kad es ceļos augšā, tad ielpa atslābināts, izāpāt, kā hop rāvēs vajadzēja. Princips, pirmais jūtas saspringzinās viegli sēžu, veicam lēnu vingrinājumu izpildi, atceļos augšā, ja ribniņas nolaistās, un izāpā lēnām, pakāpeniski laižos lejā. Kam pievērst vēl uzmanību? Ļoti svarīgi ir šie kontrolpunkti, kā nokontrolēt, vai vingrinājums tiek izpildīts pareizi. Tātad rekurāvēs ledzēja princips, hop, paceļos augšā. Tipiskās kļūdas, ko redzēt no sāna. Ja šeit es redzu smuki, man jābūt, ka vēders ribniņas nolaistās, viss ir smuks taisnā līnijā. Tātad šajā brīdī, kā es varu pārbaudīt, kur ir kļūdas. Viena no kļūdām ir šeit, ka paceļ uz augšu ribas. Tas nozīmē, es vairs neredzu savu kaunu kalu. Ribas ir paceltās, un šajā brīdī es novietot plaukstas šeit uz muguras, tieši aizmugurē, kur ir multifidus muskuls, jums saucamās filēņas, kā tā daudz sauc, ja? Šeit novietojot rokas, es jūtu, ka muskuls ir sasprindzinājies. Ja? Un šeit jūs brīnišķīgi varat patestēt. Ja? Tad muguras muskuls sasprindzinājies, ribas pacelt uz augšu, un patiesībā sēži man ir viegli atslābināt, un arī kvadriceps nestrādā. Notiek kompensācija. Bet tātad, ja es jūtu rokas tur šeit, un es jūtu, ka es nolaišu savus ribas uz leju, joprojām ir rāvēs ledzēja princips, tad, ja jūs novietosiet rokas šeit uz muguras aizmuguras uz savām filēņām, jūs jutīsiet, ka muskuls paliek viegli atslābināts. Viņš strādā, bet viņš strādā nepārspringdzināts. Ja? Tātad šajā brīdī tas nozīmē, ka svars vienmērīgi sadalās, muskuļos ir balans, strādā vēdera muskultūra, sānu muskultūra un muguras muskultūra. Un šajā brīdī, ja, tātad bāzes kustība ir iemācība, un es varu veikt mugurkaulu atcelšanos un nolaišanos lejā. Kam pievērst vēl uzmanību? Būs cilvēki, kur varēs, teiksim, šādi te atcelt reku, šādā līmenī jāskaties viņu augstu, atcelt, jā, iegurni, un viņi jūtās komfortāli. Bet, ja cilvēkam daudziem ceļš, kam ir palielināta lordoze, viņu maksimālais augstums varbūt būs šis, kurā viņi varēs atcelties. Būtiski ir vērot, kas notiek šeit iegurnī, ja? Lai ribuloki nolaistie, mēs mums neceļam uz augšu, jā, mums ir jājūt, ka vēdera muskulis aktivizēta ir kvadriceps un sēžas muskultūra, ja? Un mēs vienmēr varam pārbaudīt, atceramies uzliekot rokas uz muguras, vai mugura, jā, ir viegli atslābināta, lai nav pārsprindzināta. Jo, ja jūs dosiet šo vingrinājumu ar izliektu muguru, un cilvēks turpinās, piemēram, šeit atcelt vēl kājas, tātad, ko mēs darām? Mēs vēl vairāk pārspriedzinām muguras muskulu, vēdera muskulis ir atslābināts un nestrādā. Ja? Tātad būtiski bāzes kustības un kā mēs aktivizējam katru no muskuļiem, lai dabūtu no šī vingrinājuma maksimālo efektu.